Čau visiem! Gribēju padalīties ar pieredzi darbā, kas man bija viens tāds moments spilgts. Pie manis nāk mans kolēģis ar vienu problēmu konkrētu, un man tagad viņam jāpalīdz. Un es nezināju, kā to konkrēto veidu problēmu atrisināt. Un uzreiz ieslēdzās iekšējā sajūta, ka man tas taču jāzina. Es taču esmu attiecīgā līmeņa inženieris, kuram tāda lieta tik tiešām ir jāzina. Un šeit spilgti parādījās tā iekšējā nevērtības sajūta. Viņa burtiski meklē situācijas, kad ieslēgties un sākt sevi noniecināt un pārmest, ka tu neesi pietiekoši labs. Un kas notiek tālāk ir mani citi kolēģi, divi kolēģi uzreiz abi pagriež galvas un saka, bet tas taču tur ir tā un tā. Tas man iznīcināja tajā brīdī. Es jūtos kā ar augstu ūdeni apliec. Visu atlikušo dienu, vēl nākamo dienu es staigāju riņķī, ka nopērts suns un jūtos 100% neadekvāts, totāls lūzeris, pilnīgi nederīgs savai pozīcijai, šaustīju sevi nežēlīgi. To sauc angliski imposter syndrome, latviski tas būtu viltvāržas sindroms, ja? Ka tev liekas, ka tu pilnīgi neesi derīgs vispār tai vietai un pozīcijai, kurā tu esi. Un jūties ļoti, ļoti nepilnvērtīgs. Un tas bija pirms es sāku strādāt ar zemapziņu. Un tagad, piemēram, darbā, pāris dienas atpakaļ te bija tāds moments, kad es arī esmu risinājis to smago lietu, jo principā es esmu smagu un lietu tāds inženieris, kur ir ļoti smagi tur klientiem ir problēmas milzīgas, un mums jārisina tehniski, vai ne? Tur jāanalizē logu faili un visa vide, viņu infrastruktūra, un kas tur varētu būt pa vainu. Un es esmu izdarījis savu to analīzi, un mans tas vecākais kolēģis, kā teikt, dod viņa to redzējumu un viņa to analīzi. Un man nebija neviens vispār, kā teikt, pat ne mazākā nekāda sajūtiņa, ka es varētu būt potenciāli kaut ko palaidis garām. Uz to tas viss gāja, viņš it kā tā komentēja, un es zinu, ka iepriekšējais Roberts tur uzreiz būtu jūties mazvērtīgs, jo viņš pieminēja tādas lietas no sērijas, vai tas tur ir izdarīts, vai tas tur ir izdarīts. Un iepriekšējais neizdziedinātais Roberts tur būtu uzreiz jūties pirmkārt, kā tu uzdrošinies mani apšaubīt, vai ne? Un kā tad tu varēji iedomāties, ka es to nebūtu izdarījis? Es taču vienmēr esmu perfekti visu izdarījis. Tam līdzīgas sajūtas, kas viss iet kopā tajā mazvērtības sajūta buķetē. Perfekcionisms uzreiz un nosodīt otru un aizstāvība. Un tas viss ieslēdz tādu maza bērna pozīciju, vai ne? Un tagad tas viss ir pagātnē, tas viss ir izdziedināts, un tā sajūta ir vienkārši kolosāla, ka neatkarīgi no tā, ko man kāds cits tur pateiks, vai es, ja patiešām būšu pielaidis kādu kļūdiņu, vai kaut ko aizmirsis vai paliec garām, tas man vairs neieslēdz to sajūtu. Un tas ir tas brīnums, tas ir tas zemapziņas terapijas brīnums, ka tā sajūta vairs neieslēdzas. Ja tu to esi atrisinājis, iekšējais bērns dziedināts un tie nepareizie bloki un iestādījumi ir izņemti, tad tu esi brīvs.